22. maijā jau 11. reizi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes aulā norisinājās Meža nozares gada balvas zelta čiekurs pasniegšanas ceremonija, lai godinātu nozares izcilākos ļaudis. Svinīgās ceremonijas laikā tika godināti laureāti un paziņoti gada balvas ieguvēji tādās nominācijās kā par mūža ieguldījumu, par inovatīvu uzņēmējdarbību, par ilgtspējīgu saimniekošanu un par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā. Dāmas un kungi, lai sagaidām Meža nozares gada balvas zelta čiekurs 2014 laureātus, kurus svinību zālē ievada zemkopības ministrs Jānis Lāvs. Nominācijā par inovatīvu uzņēmējdarbību gada balvu zelta čiekurs saņēma uzņēmums Sijā 4+, kas jau 20 gadus nodarbojas ar kokapstrādi un šobrīd var lepoties ar Baltijā modernāko lapu koku zāģētavu. Kad es studēju šajā augstskolā, Jelgavā Lauksaimniecības universitātē, tad, kad visi gāja kaut kur meklēja darbu, tad man bija tā doma tāda, ka faktiski es negribētu iet kaut kur strādāt, bet es gribētu veidot savu uzņēmumu. Faktiski mēs uzņēmumu esam izveidojuši kopā ar manu studiju biedru Askolu Zelmeni. 4+ tādā izskatā, kā mēs viņu saprotam tagad, viņš izveidojas kādu gadu vēlāk, kad mēs sākam sadarboties ar akciju sabiedrību Latvijas Finieši, un mēs sākumā bijām vienkārši viņa apaļkoku iepirkēji. Bet tā kā mums bija faktiski visu laiku bija arī kaut kur tā iekšēja sajūta, ka mēs gribējām nodarboties ar pārstrādi, tad paralēli tam mēs sākam arī domāt, kas varētu būt tas, ar ko mēs varētu nodarboties, kāda varētu būt pārstrāde. Mēs diezgan daudz braukājām apkārt pa izstādēm, pa uzņēmumiem, un faktiski es sapratu to, ka tāda, skujkoku pārstrāde, ko tajā laikā visi nodarbojas, ka viņai manā uzskatē tādiem maziem uzņēmumiem nebija nekādas perspektīvas, jo to nodarbojas liela uzņēmuma, lielos apjomos, lielām investīcijām. Tad mums bija jāmeklē kaut kāds tāds ceļš, kaut kāda niša, infrastruktūra bija Lūksnē, tad mēs konstatējam, ka tajā apkārtnē ir daudz, tajā laikā bija daudz apses audzes, vismaz mums tā šķita, un tad mēs sākām vienkārši tā analizēt, ko no viņas varētu taisīt vispār. Sijā 4+ saliedētā komanda rada augsti kvalitatīvu materiālu saunu ražotājiem Vācijā, Austrijā, Zviedrijā, Itālijā un pat Ķīnā. Milzuma daudzās somu pirtīs visā pasaulē to iekšējai apdarei tiek izmantota Latvijā augusi un Alūksnē pārstrādāta apse. Tie ir apšuma dēļa, lāvas, profili un tam veidīgi visdažādās veidos, bet visas pārējās lietas tie ir kaut kādi konkrēti izstrādājumi dažādām liekām. Tie ir kaut kādi galdniecības izstrādājumi, tās ir plātnes, līmētas brūzes, sagatavas zārkiem, viskaut kam. Arī tā skaitā arī no mazvērtīgās koksnes mēs ražojam tāri, jo mums ir zāģētava arī. Ja? Ir jābūt diezgan tādam plašam skatījumam, ka tā pasaule ir atvērta un orientēšanās ir tāda marķētā distance. Mēs neesam gājuši pa marķēto distanci, mēs esam vienmēr meklējuši kaut kādu savu ceļu, kurš ir atšķirīgs no visu pārējā. Jo faktiski veids, kā mēs varam pastāvēt tikai tad, ja mēs darīsim kaut ko tādu, ko nedara citi. Nav pasaulē tāda vieta, ja es pateikšu, ka es ražoju materiālus no apes, ka kāds teikt, šitā ir tā lieta, ko mums vajag. Īstenībā nevienam nevajag. Tev ir pašam jāiet un jāizdomā, kā šo lietu pasniegt, lai tam klientam viņa būtu interesanti. Neviens mūsu vietā neko nedarīs. Domājiet par klientiem, un ja jūs darīsiet to, kas ir klientam vajadzīgs, tad jūs arī atradīsiet savu pircēju un viss veiksies.